Maza šālize. Pienāca kārtējais BMW ar viņiem zināmo mazo problēmu, kā dzinēja defekts. Ieteikt visiem cilvēkiem, kuriem ir 2-litrīgie noteikti, noziedot kaut kādu naudu. Tiem cilvēkiem, tiem, kuriem ir 2-litrīgie BMW motori. Pirms termiņā, tur tā, diemžēl, viņi ilgi neiet un noteikti trakas lietas dzinējs izbeidzas. Un tagad būs, diemžēl, ļoti dārgi. Iedod detalizēt, kur man jāskatās skaidrs kaut kādos Tev jāatved uz servisu ir vienkārši un jāveic diagnostika un jāpārbauda šāles. Tad, principā, vajadzētu eļas sūkni uzmainīt, ķēdes, pāri 100 000, 130, 150, tad vajadzētu sākt to darīt. Daži var piekrist, var nepiekrist par to noskrējumu, par ko tur eļas vajag mainīt un tā tālāk. Protams, eļas vajag mainīt tik pa 10 000, bet dīleri sākumā viņas nemaina pa 10 000. Un tad lēnu garu tas viss notiek. Atkarīgs kādas filtrs liek, kādu eļu lai iekšā. Diemžēl viņiem pienāk šis ļoti ātri, jā, un tad ir ļoti liela šmuca.